Sveicināti jaunajā video. Nu ir pagājis atkal kāds laiciņš, ziema. Nu vēl jau uz beigām neiet, kā redzat, sniegs ir. Bet ir tāda noskaņa, ka vajadzētu kaut ko sākt domāt un darīt. Darbnīca. Daudz visādi darbi ir paredzēti. Priekšā šeit jumtiņš. Un jumtiņam stūros vajag ozolu stabus. Laužos pie ozola. Šis ir tas izcirtums. Nu jau ir diezgan aizaudzis. Vēl pāris gadi un vairs cauri neizies. Un kas mums te? Jānes mājās, jāliek skapī. Jūs zināt, kas notiek ar vilkvālīķa siltumā viņi noliek? Nu lūk, šis ir tas ozols. Kāds jau kaut ko ir nozāģējis. Visticamāk, ka tas zars traucēja traktoram pārvietoties. No šiem te zariem man vajadzētu 2 baļķēnus, 2,5 metri. Bišķi aizelsies esmu. Kā jūs redziet, ozola zari ir atstiepti. Šis ir sauskaltušais. Šis it kā nē. Būs jāmēģina mīzu dabūt nost. Bet nu tā apmēram tāda viņa te izskatīsies. Te būs jāiebetonē apakšā pēdas. Un tad jāatmēr īsto garumu. Šitam jumtiņam zemākā vieta būs apmēram kā tas pirmais horizontālais dēlis. Viņš būs te kaut kur metru uz priekšu droši vien no sienas. Un augstākā vieta būs, nezinu, kāds 4. dēlis apmēram tādā slīpumā. Kāpēc es to gribu? Pirmkārt, vasarā diezgan ilgu laiku šeit spīd sauli, tiešie stari. Nu, bišķiņi bērz noēno, bet principā kā sauli tur ritīgi karsē. Un tad, kā lietus līst, visu laiku it kā pārkari ir diezgan liela, bet vienalga diezgan uz fasādes līst virsū. Tāpēc es izdomāju, lai ir jumtiņš, tad arī foršāk ārā iznākt. Var atstāt durvis vaļā, piemēram, siltā dienā. Tā doma. Tā kā jādarbojās. Durvis arī jāmaina. Šīs jau ir no vecās darbnīcas. Viņas, man liekas, es nezinu, 2 metri varbūt ir. Prasītos te līdz tiem horizontālajiem dēļiem. Šitos te ņemt nost un normāls durvis ielikt aizslēdzams. Man jums pat negribas rādīt, kāds bardaks man ir šeit darbnīcā. Jāgatavojās grīdas betonēšanai, bet vispirms es jums tūlīt parādīšu. Reku medaļas. Man ir jāiztaisa ciet šīs vietas, jo kaķis lien iekšā. Un ja es iebetonēšu grīdu, tad kaķis izbradās. Un tā, ar to es sākšu. Šeit iebraucot sētā tāda bēdīga situācija. Šeit kādreiz bija kūts. Pirksts netīrs. Šeit kādreiz bija kūts, un līdz ar to te tā melnzem te malā diezgan, teiksim tā, super auglīgi. Pirmkārt zāle te baigi aug, bet pavasarī baigi tā zeme uzrūkst. Šitais viss apvidus ir diezgan auglīgs, ja tā var teikt. Tāpēc tagad es mēģināšu te bišķiņ to virskārtu palīdzināt. Šeit ir grants šo pavasari jāizber, kad krava. Jo tur, kur stāv mašīna, tur ir bišķi augstāk vieta, un te pie tiem vārtu stabiem ir tāda viszemākā vieta, un tad te atkal atnāk uz augšu. Šo visu vietu vajag piebērt pilnu, līdz te izlīdzināt līdz bērziem tā smuki.
mums virs mājas krustojums. Šodien tāda saulaina diena, jāsalasa zarus. No bērziem sakrituši zari, te video tā nevar redzēt, bet es nofilmēšu, jūs redzēsiet, cik daudz šeit zari ir. Piemēram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi, te jau vairs nav vērts skaitīt. Nu, šie nav lieli zari, šie ir smalki. Bet redz, ka tur ir arī vairāk no alksni. Iesāku līdzināt, baigi forši līdzinās un labi, ka ir piesals. Gan jau gudrie tagad komentēs, ka apakšā taču to melnzemi jāņem nost, bet šī bija galīgi ātrā ideja. Šajā brīdī negribu baigi ieguldīties ceļā, bet nu, tā kā tā virskārta tāda, kad kūst vaļā ir diezgan jēla, tad bišķiņu uzbērsim granti, lai bišķi labāka situācija. Jo, kā jūs redzējāt video pagājušā pavasarī es tajā līkumā uzbēru un pilnīgi nekādu vainu, pasties tagad arī 40 tonnīgs smagais iebrauc iekšā. Nu labi, tagad arī piesals, bet vienalga vispār neiespiež. Tā kā tā, te līdz šai vietai bišķi jāpalīdzina šito čupiņu te pa bedrēm. Un tad tur tā smuki izbārstīja, to jāizlīdzina uz priekšu uz atpakaļ un būs pa smuko. Četru stundu darbs un ceļš ir nolīdzināts. Šī ten beigās varēja kāds 2 tačkas vēl būt, bet nu labi. To atvedīšu no citurienes piebēršu. Un šeit jau sākās tā vieta, kur pagājušajā pavasarī uzbēru. Skaisti, skaisti. Paldies šoferim, kurš tik labi izbēra. Pirmais brauciens pa jauno ceļu. Pirmais brauciens jau būs tāds nevisai foršs, kamēr tā grants piebraukāsies. Skaisti, skaisti. Kā jūs redziet, grants ir sētā, armatūra ir sētā, cements ir sētā. Tas nozīmē, ka šis te bardaks, kas jau pusotru gadu laikā ir sakrājies, ir jāsāk vākt un jāsāk betonēt. Tad nu uz šīs pārsteidzošās nots teikšu jums paldies, ka skatījāties video, un tad jau līdz nākošajam sāksim betonēšanas darbus. Būs interesanti, un ne tikai betonēšana, darbnīca principā.